Pat laban Latvijā nav atrisināts jautājums par privātu māju un autonomu daudz dzīvokļu māju radīto notekūdeņa attīrīšanu. Eiropas Reģionālais attīstības fonds sniedz atbalstu apdzīvotām vietām, kur iedzīvotājs skaits ir no 200 līdz 2000. Savukārt Kohēzijas fonds sniedz atbalstu apdzīvotām vietām, kur iedzīvotājs skaits virs 2000. Mēs iepriekšējos gados daudz bijām nodarbojušies ar dažādu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanu, būvniecību uzraudzīšanu. Un ir valsts atbalsta sistēmas, kas palīdz risināt šo problēmu, bet viņas pamatā sākās ar tādām jau nopietnām apdzīvotājām vietām virs 200 cilvēkiem. Ja ir jāatrisina šī problēma tātad vienai atsevišķai mājai, ja mazai apdzīvotāji vietai 50-100 cilvēki, tad konkrēti, teiksim, valsts palīdzība atbalsts nav. Uzņēmums Vides sakārtošanas koordinācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes specialistiem ir izstrādājis dažādus notekūdeņa attīrīšanas tehniskos risinājumus, kuros tiek izmantotas dabīgas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas – biodīķi, mitrāji un biofiltri. Daudzās privātu mājās ir izsmeļamās bedres, ja, kas šodien šis pakalpojums ir pieejams. Viņš maksā diezgan labu naudu, katru reizi, kad 20-30 lati, ja, gadā jau kāds 100 lati aiziet. Tātad pirmais risinājums ir šādas izsmeļamās bedres var pārtaisīt par mazām bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, ievietojot iekšā biofiltru, pieliekot klāt mazu kompresoriņu, un tātad nav vairāk vajadzīga šo notekūdeņu izsmelšana, ja, bet var viņus pēc tam pēc attīrīšanas nopludināt jau atklātā ūdenstilpē vai infiltrēti gruntī iekšā. Vēl viens no iespējamiem risinājumiem – mākslīgie mitrāji. Filtru veido no rupjas, smilts vai grants, kurā iestāda niedras. Notekūdeņa bioloģiskā attīrīšana notiek pateicoties baktēriju darbībai, kuras bagātīgi izaug filtrā. Filtrā notiek arī daļiņu mehāniska filtrēšana. Notekūdeņi plūst caur grantī, filtrējās, niedras kalpo tā kā kompresors, pievada skābekli, savāc slāpekli un fosforu un izved ārā savā zaļajā masā. Lauku apvidos notekūdeņa attīrīšanai var izmantot arī biodīķus. Notekūdeņa bioloģiskā attīrīšana notiek notekūdens sākumā mehāniski nostādinot priekšattīrīšanas dīķī. Rupjākās daļiņas nogulsnējās un tur sadalās. Mehāniski attīrīto notekūdeni tālāk novad uz dabiski aērējamu seklu biodīķi, kur notekūdenī palikušas organiskās vielas noārda baktērijas. Bioloģiski attīrīto notekūdeni pēc tam iepludina otrās pakāpes biodīķī, kur attīrīšanas procesi turpinās. Visbeidzot, ūdens tiek ievadīts tuvākajā ūdenstilpnē. Sīkāku informāciju par dabīgajām notekūdeņa attīrīšanas iekārtām atradīsiet Vides sakārtošanas koordinācijas centra mājaslapā vskc.lv. Mājaslapā pieejami arī attīrīšanas iekārta tehniskie projekti. Viņi ir izstrādāti certificēti projektētāji. Viņi, protams, kas trūkst projektam, lai viņi, teiksim, iesniegt būvvaldei apstiprināt, viņš nav piesaistīts konkrētai vietai. Ja? Tātad ir vajadzīgs certificēts projektētājs, kas uzzīmē ģenplānu un, teiksim, šo visu izstrādāt tehnisko risinājumu ielikt konkrētajā mājā. Ja? Protams, no projekta viedokļa tas maksā jūtam mazāk naudu nekā pasūtīt visu to pilnu komplektu. Dabīgo notekūdeņa attīrīšanas iekārta būvniecība iespējama arī pašu spēkiem, tādējādi būtiski samazinot izmaksas.